Šajā video es parādīšu, kā sašūt kopā, piemēram, plecu daļas valdziņus. Ja? Saliek labās pusītes kopā, šeit, kur valdziņi ir noraukti. Vislabāk to ir darīt ar diedziņu, tad, kad tu norauc valdziņus, atstājot šo diedziņu garāk. Tā kā es šeit šo neesmu izdarījusi, tad es vienkārši piesienu jaunu diedziņu no kamolīša. Ja? Un tad skatāmies, lūk, šeit ir šīs te pīnītes, kur mēs noraucām maliņu, ja? Un es viņus satamborēju kopā ar tambora adatiņu. Tad ieduru tambora adatiņu šajā vienas malas pīnītē un otras malas pīnītē. Lūk. Un izvelk diedziņu cauri. Un uztaisa vienu cilpiņu. Un tā dara atkal tālāk. Sameklē šo vienu pīnīti, nākošo pīnīti, izvelk diedziņu cauri un satamborē kopā. Un tā skatāmies katru nākošo pīnīti. No vienas malas pīnīti, no otras malas pīnīti un satamborējam kopā. Šeit izveidojas lūk šāda te vīlīte. Un pēdējo valdziņu izvelkam cauri un uztaisam vēl vienu gaisa cilpiņu. Nu lūk. Un šādi izskatās šī vīlīte no kreisās puses. Viņu var veidot arī no labās puses, ja tev tas iekļaujās rakstā. Un šādi izskatās vīlīte no labās puses. Un tagad es parādīšu, kā piešūt piedurkni pie, teiksim, paša džempera. Ja? Šis man ir tāds miniatūras variantiņš, bet princips ir tieši tas pats. Ja? Tātad šeit mums ir sānu vīlīte, ja? Un šeit mums ir piedurkne. Šī te ir norauktā maliņa. Ja? Sameklējam, kur mums ir vidus piedurknītei, lūk šeit, un pieliekam pa vidu šeit pie pleca vīlītes. Ja? Varam saspraust viņus arī ar marķierīšiem. Mēs pieliekam vienkārši piedurkni, lūk pie adījuma, ja, kad esi viņu nolikusi taisni, ja, un arī šīs te maliņas var piespraust ar marķierīšiem vienā pusē un arī otrā pusē. Un tad vajag arī paskatīties, ja, lai šeit sanāk līdzvērtīgas maliņas, ja, lai nav, teiksim, tā, ka vienā pusē ir vairāk, vienā mazāk. Šādi, ja. Un tagad, kā mēs to rociņu piešūsim pie paša izstrādājuma. Pirms sašūšanas var darīt arī tā, ka, teiksim, šo te maliņu, ja, te, kur ir šī maliņa, var viegli notvaicēt, lai viņa tā kā nerūlējās, ja. Šim te mazajam izstrādājumam es to nedarīšu, bet, teiksim, jau gatavam džemperītim, ja, vislabāk ir viegli notvaicēt, un tad šī maliņa stāv taisni. Tātad, kad esam sasprauduši ar marķieriem, ja, kur mums piedurknīte stāv, arī lielam džemperim jau var saspraust vairākās vietiņās ar marķierīšiem, ja, lai viņa ir tāda stabilāka. Ja. Tad mēs ņemam, pārgriežam šo piedurknīti uz kreiso pusīti, lūk šādi. Ja ir nepieciešams, tad koriģējam arī šo te marķieru stāvokli, ja. Varam marķierus pārlikt no kreisās pusītes. Tagad mums ir šī pirmā maliņa. Sākuma diedziņu mēs piestiprinam ar adatiņu. Šeit es marķieru jau varu noņemt, ja? Un paskatos šeit, kur ir piedurknītes, pirmais valdziņš, ja? Un izšuju cauri abām maliņām. Un uztais mezgliņu. Nu, lūk. Un tālāk sašūšanu es veicu ar tambora adatu. Salieku šīs te maliņas kopā. Lūk šādi. Un redziet, ja, šeit, kur ir piedurknītei norauktie valdziņi, viņi ir tādi īsāki, ja. Šī malas pīnīte, kas ir pašam džemperim, ir tā kā gandrīz 2 reizes garāka, ja?
un ņemam tambora adatiņu, ieduram šeit no šīs priekšpuses vai mugurpuses daļas, ja, puses, uz šo te pīnīti, kas ir šeit uz piedurknīti, ja. Izvelkam diedziņu un satamborējam. Un tagad atkal skatās, šeit būs tāpatās, ja, un šeit būs nākošajā pīnītē. Un tā akurāti satamborē abas divas maliņas kopā pa visu gaitu. Īpaši stingru šo tamborēšanu neveicam, ja, bet ļoti vaļīgi arī ne tā, lai viņa ir saturoša, bet ne pārāk stingra, bet ne pārāk vaļīga. Nu, lūk, un šādi izskatās vīlīte no kreisās puses, un šādi izskatās no labās puses. Ja, šim te rakstam, tā kā es jau minēju, ka šis ir raksts, kurš griežās, ja, tad šīs plecu vīles un piedurknes piešūšanu, ja, vajag ar šo tādu stabilu savienošanas metodi, lai viņš šo rakstu iekoriģē. Un arī sānu vīles, ja, šim tīkliņu žemperim, es satamborēju kopā, lai šo rakstu, tā teikt, iekoriģētu, ja. Tad arī saliekam kopā šīs te maliņas, labo pusīti pret labo pusīti, un šeit ir sānu pīnīte vienai maliņai, un sānu pīnīte, teiksim, otrai maliņai, ja, saliekam kopā šīs te pīnītes, un satamborējam viņas ar tambora adatu. Tad mēs paņemam, izveram vienai pīnītei cauri, otrai pīnītei cauri. Un satamborējam. Un šeit arī katru pīnīti paņemam. Vienu pīnīti no vienas maliņas, otru pīnīti no otras maliņas. Un satamborējam. Un arī šo soli tamborēšanas, ja, skatāmies tā, lai iet tā kā pa maliņu, viņu nepievelkam pārāk stingri, bet neatstājam arī pārāk vaļīgi, ja, tā, lai veidojas skaista vīlīte, kas satur kopā abas maliņas, bet nav ne stingra, ne vaļīga. Nu, lūk, un šādi izskatīsies vīlīte no iekšpusītes, no kreisās puses, ja? Un šādi izskatīsies no labās puses.